Kas ir svarīgāk? Bodijs, jeb ķermenītis, jā, sauksim viņu tā, pats aparāts vai objektīvs? Viennozīmīgi. Tas ir gan gadiem iznest cauri. Veido fotogrāfiju, protams, stikli un fotoaparāts. Ja jums ir labs tandēms, pieņemsim L-tipa optika, labs fotoaparāts, teiksim, R5 dotajā gadījumā otrais marks, tandēms ir fantastisks, ir lētāks fotoaparāts. Tātad vienkāršāks, trokšņu līmenis viņam būs daudz lielāks, sliktākos gaismas apstākļos, iekštelpās. Un tāpat laikā jums ir arī pats lētākais objektīvs, lētie stikli, tā saucamie tumšie galīgi stikli. Jau tā sensoram ir švaki, un jūs vēl to gaismu, kas iziet cauri objektīvam, sabojājat. Iedomājieties variantu. Uz fotoaparāta, tas ir uz objektīviem, var paskatīties instrukcijā, citiem uz kastēm ir rakstīts, pieņemsim, tik un tik elementi, tik un tik grupās, pieņemsim 20 elementi, 12 grupās. Ko tas nozīmē? Ir iekšā 20 lēcas, kur daļa no viņām ir savā starpā salīmētas. Pa 2, pa 3, ar dažādām sfēriskās izliektas, kas to gaismu lauž. Un cilvēki, kas nesā brilles, jūs man tagad iedomājieties, cik maksā uztaisīt brilles. Nu, pieņemsim tādas foršas, ja tur nav baigās dioptrijas vai kaut kādi tuneļi, es par to nerunāju. Vienkārši foršas dzidrinātās brilles. Viens stikls, 50 eiro viņš maksās. Vai ne? Jums ir 2 stikli, tātad 100 eiro brilles. Maksimā, ieejot veikalā, var nopirkt pa 2,50 brilles, tātad 3 tur. Tātad viens stikls eiro 50. Pirksiet, nesāsiet viņas, jā, jā, es nopirku, tāpēc, ka es uz savām brillēm apsēdos, bet man vajag saskatīt kaut ko fotoaparātā, jā, nācās nopirkt, bet viss tāds uz vēlāk paliek miglains, acis nogurst un tā tālāk. Kā izej saulē, bliki nāk virsū. Precīzi tas pats ar stikliem ir objektīvā. Un tad iedomājieties, ja objektīvā ir 20 lēcas, un objektīvs jums maksā 100 eiro. Sadaliet 100 ar 20, tik maksā viens stikls. Tātad, principā, jūs fotografējat ar Maximas stikliem. Tiem lētajiem ķīniešu, kas patiesībā Ķīnā maksā 50 eiro centi. Ja? Kāda tur bilde sanāks, ja viņš iziet tā gaisma cauri 20 tādiem? Pieņemsim, L-tipa objektīvam ir rakstīts, ka viņš pazaudē caur visiem stikliem izejot, protams, ir gaismas zudums, kvalitātes tātad zudums, 0,1%. Tad izejot spilgtā saulē, kāpēc bilde tāda sanāk dūmakaina? Tāpēc, ka tie ir stikli, kur katrs stikls maksā līdz eiro. Tātad, primārais. Pat var būt jums lētāks aparāts. Ir jābūt drusku labākiem stikliem. Lai vēl tā pie švakāka aparāta nesabojāt gaismu un maksimāli viņu izlaist cauri labā kvalitātē. Tas ir tāds ieteikums, kas komplektā ir svarīgi pievērst uzmanību.